Jau 15. reizi pēc kārtas Dobricova kausa turpinās ar lielajiem puikām. Tie džeki, kas jau pēc pāris gadiem iespējams klauvēs pie profesionālo komandu durvīm. 3 dienas teju visos Liepājas un apkārtnes stadionos U14, U13 vecuma grupas zēni. Lai iet jums pirmās dienas video! Kāpēc esam šeit katru gadu, jo tiešām sacensībos līmenīs ļoti augsts un organizācija augstākā līmenī un vispār kopumā forši atrasties šeit, spēlēt par dažādu komandu no dažādām valstīm, iegūt to pieredzi, runāt ar kolēģiem. Šeit vienkārši ir pozitīvi kopumā atrasties un tu vienmēr brauc no Liepājas ar domu ātrāki, lai būtu vēl nākamais gads, lai atbraukt atpakaļ. Tāpēc es domāju, ka ar katru gadu šis turnīrs uzlabojās un atbraucam ar U13 komandu, kura spēlēs pie gada vecākiem. Un gribam cīnīties katrā spēlē. Manai komandai ir pārliecība par saviem spēkiem. Mēs pie tā strādājam un es domāju, ka spēlēt pie gada vecākiem, protams, ir spiediens, bet tas ir treneru darbs izdarīt tā, lai puiši spēlēt par lieliem un nejūt to spiedienu, lai jūtās brīvi. Viņam jāsaprot tāda lieta, ka tas ir tikai pieredze, ko mēs šeit varam iegūst. Mēs nevaram neko zaudēt, tikai varam iegūt. Šogad jau būs 5. gads, kopš piedalos Dobricova kausā. Arī kā atbildīgā medicīnas māsa rūpējos ne tikai laukumā par mazo futbolistu drošību, bet arī atbildu, lai medicīnas personāls būtu nodrošināts katrā stadionā, lai būtu medicīnas somas, viss nepieciešamais, lai var sniegt kārtīgu atbalstu. Mums šeit piedalās spēlētāji no visas Baltijas, ir arī lietuvieši un igauņi. Ar lietuviešiem runājot, mēs esam iemācījušies jau dažus atslēgas vārdus, kur varam paprasīt, kur sāp vai viss labi. Manuprāt, Dobricova kauss ir vieta, kur satiekas vairāki profesionāļi, vairākas jomas, gan medicīnas, gan sportisti, gan organizatori. Un tā ir lieliski iespēja, lai saliedētos, lai atrastu profesionālus jaunos futbolistus. Un medicīnas māsām ir lieliski iespēja arī plašāk strādāt savā profesijā, nevis tikai klīnikā, slimnīcā, bet arī ārpus tās kādā sportiskākā pasākumā.